tāds. Tādā laikā pat labs saimnieks to suni ārā nelaid. Ko mēs spēlēt madrāku? Akam jau Bumkalnā. Un tad ejam augšā laikam. Skrien augšā, baigi traklīt. Apmaldījāmies! Laikam tāpēc šo kalnu sauc Bumkalni. Nē, ne jau tāpēc. Latgales divīzijas komandieris pulkvedis Krišjānis Berķis vadīja divīzijas uzbrukumu 1. novembrī 1919. gadā galvaspilsētas Rīgas atbrīvošanai no ienaidnieka. Tāpēc tas var būt kalni.